Neesmu pirmo reizi Saeimā atnākusi, bet šoreiz tas tā sasaistīta nedaudz ar Aspāziju, Raini. Es, piemēram, uzzināju, ka Raini izvadīja no Saeimas, kad viņš vienīgais cilvēks, kurš ir izvadīts no Saeimas. Es nezināju, ka Aspāzija arī bija tā kā deputāte, ka viņa arī tā kā piedalījās Saeimā. Par Raini, par Aspāziju, jā, ļoti interesanti. Noklausījos dzīvo balsi, jā, Aspāzijas, jā, arī noklausījos. Bija interesanti gan. Galdiņš. Galdiņš bija. Ko tu labi ieraudzīji? Krēsliņu. Un kas tajā krēsliņā sēdēja? Neviens. Un virsū bija lakatiņš. Mēs tiešām apskatījāmies Raiņa galdu. Bija ļoti interesanti viņa portfels un piezīmes. Tur bija tādi priekšmeti. Bērniem patika svečturs tāds kā mums mājās. Bija interesanti. Es uzzināju to, ka Aspāzija bija, ka viņa arī piedalījās politiskajā dzīvē un ka viņa bija izglītības ministre. Un, jā, pārējo mēs zinājām, jo mums latviešu valodas skolotāji daudz stāsta par viņiem. Jā. Un ko tu labi Saeimā ieraudzīji? Ļoti skaista ēka, grezna un jā, varētu tādā strādāt ēkā.